Čau visiem! Mēs pēc vairāku stundu filmēšanas. Nu labi, vēl nav tik daudz, bet mēs beidzot saņēmām jūs uztaisīt intro, laikam. Un mani sauc Amanda, jūs to visi zinat. Tā ir Natālija. Viņai ir vai 2 kanāli, manuprāt, Natālija Faces un Natālija Knipš. Jā, laikam kaut kas tāds, jā, Knipš, jā. Jā, viņa ir ļoti forša meitene, kā jūs redzat, pasties uz viņas sejas, to var pateikt. Un es vēl jums viņu palielīšu, manuprāt, viņai vienkārši ideāli angļu valodas izruna. Un vēl kas viņa man uzmetā. Viņa man, es viņai zvanīju 2 dienas pēc kāds, viņa nepacēla un pat neiedomājās. Un tagad Guntars nemaz nemēģināja taisoties. Un tagad Guntars viņai zvanīja, tad viņa varēja pacelt. Jūs zināt, kā man tas sirds viņai iedūra? Es tev nepacēlu, jo man telefons bija mājās. Es viņu speciāli neņemu uz skolu tagad. Jā, dažas dienas, jo es sēžu pie tās telefonā, tas nav labi. Pirms arī tā nevajag darīt. Un es vienkārši atnācu mājās un bija jau vēls, un es redzēju, ka tu mani zvanīsi, un bija tāds, es nevaru zvanīt, Mandai. Uzrakstīt nevar? Es uzrakstīšu gramatiski nepareizi, un viņi man galvu noraus nost. Tik traki arī nav. Un es nezinām. Vienkārši domā, tagad attaisnojies. Domā, kā man mīkstināts siet. Mēs esmu salauzt, to saproti. Saprot, kā man sāpēja, ka tu atbildēji Gundaram, nevis man. Viņš vienkārši labāk patīk. Ok, varbūt ar filmēs video var būt? Jā, not sure. Viss es aizēju no šīs karieras, Gundars, to es noderējis. Es vienalga esmu dusmīga. Jo, saprot, cik tas ir sāpīgi. Ja es ar viņu runāju, viņa man teica, ka viņa man pados ziņu, ja es viņai nepadošu. Viņa pat man nepacēja. 2 dienas pēc kārtas, pēc 3 neatbildētiem zvaniem. Un kad Guntars viņai vienreiz zvana. Labi, 2 reizes, bet es zvanīju 3 reizes un 3 dienas pēc kārtas. Viņš tikai 1 reizi. Redz, viņam viņi varēja uzrakstīt. Man viņi pat nevarēja uzrakstīt. Sāpēja. Sāp. Es nezināju, ka rudu cilvēku var just. Tu redzi šo? Redzi ko? Wow. Ok, labi. Nē, esmu rudu materi. Dabīgi. Bet nu labi, ko nu pie tā? Tātad es jau joprojām esmu dusmīga uz Natāliju, bet tā kā es esmu viņas mājās un tā kā man vajag kaut kā... Es viņu tev var iesprost ļoti viegli. Ne, viņi nevar. Tad es domāju, ka mēs varam filmēt. Mēs jau filmējam, liekas. Tas ir tādas labi laiciņi. Tā kā es domāju, ar jums ar to pietiks, vai ne? Un tad šis bija neliels ieskats tajā, kā īstenībā top video. Cik ļoti mēs patiesībā ienīstam viens otru. Jā, ka nav tā, ka mēs atījos, čau, Natālija, tur ir tik forši un tā, bet īstenībā ir tāds. Tu man neatbildēji, es reāli esmu dusmīgi uz tev, man reāli sāpes katru māju, raudu. Labi. Bet teikt, jūs saprotat, kā ir īstenībā, ka nemaz viss nav tik skaisti, kā tas izskatās video, ka viss to, ko mēs parādam jums, kā tas ir uzfilmēts, ka tas nemaz nav tā. Un jā, un tagad jūs varējāt ieskatīties, kāda ir YouTuberu dzīve. Paldies, ka skatījāties šo video, un tad video būs arī Natālijas kanālā. Skatieties, ko mēs darīsim ar šo ūdeni, kurš ir gandrīz izdarts, bet gan jau, ka viņš piepildīsies, un gan jau brunais dvilīs. Atgriezīsies mūsu dzīvēs. Un gan jau viss būs kārtībā, un jūs to redzēsiet. Tā kā, lūdzu, čekojiet Natālijas kanālu, descriptionā viss ir, un viss pārējais. Es esmu pārangliskojusies. Šobrīd. Arī tagad drīkst pateikt kaut ko, lai arī šis skatās kā collaborations. Es vienkārši sēžu. Amanda ir forša. Paldies, Natālija. Un tātad tas ir viņš. Manuprāt, tad pietiks, lai viņi nebūtu tādi. Neatļaujies pa daudz, tā kā. Jā, man tā. Kurš? Un tad jā, tad droši rakstiet komentāros, ko jūs domājat par to visu, kāda jums varbūt tās ir pieredze ar YouTuberu lietām. Un tad jau tiekamies nākamajā video. Un tur abonējiet viņas kanālu, abonējiet manas kanālu, es nemāku vairs runāt. Tad es domāju, ka pie viss ir vainīgs šis ūdens. Nedzeriet nekad pie Natālijas ūdenis. Jā. Tā kā.
Manuprāt, mums vajadzētu teikt. Filmēt. Tā darīsim tā kā kaut kādi YouTuberi parasti mēdz darīt, lai sarots viņš šeit. Oi.